devos Rīgas ielās, lai uzzinātu par cilvēku spilgtākajiem kultūras notikumiem šogad. Bet daudz nevar iedomāties. Bet tāds, tiešām paliekošs šogad pa visu gadu. Kaut kur jau esat bijusi. Jā, uz Raimonda Paula to un Edgara Ošleja un to solo koncertu. Tas bija 2 reizes. Jā, mēs abas divas ar mazmeitiņu esam piedzīvojuši kultūras. Eiropas čempionāts. Mums ļoti patika Kaspars Ciprus, kā viņš norganizē. Mēs esam Rīgas aktīvo senioru aliansē. Viņš mums deva iespēju, un mēs bijām uz tiem mačiem. Mēs redzējām, ne jau pa televizoru, ja? Bet mēs bijām tur ārpus, cik laba, enerģētiski tāda. Un vēl, kas man patika, es to Porziņģi Kristapu esmu redzējusi, protams, tikai televīzijā. Tur bija tāda liela, tā kā viņa augumā varēja nofotografēties, un tad bija šitas te Dairis Bertāns. Kā nosaukt to? Tāda, viņa bija tā kā, jā. Un vēl, kas man bija, un var cikot, mēs bijām tik laimīgi, Loretiņ. Es teiktu, ka tas bija tas liela koncerts šogad, vasarā, kas bija pēc skolas, tīpaši nosvinēt skolas beigas, un man bija 9. klase, tā kā jā. International Film Festival. Here? Yes. Yes. In Latvia, Yeah. Outside Latvia? Degmontra Selectors. It's a music festival in Croatia. Yes. Mēs fānējam par basketbols. Tā, es jums pateikšu. Mans treneris kādreiz teica, kas ir labāks par basketbolu? Mīku. Kas ir basketbols? Basketbols! Lai laimīgi jauno gadu! Dziesmu svētki. Un Simfonieta Rīgā abonements, kur mēs ejam laikam jau 15 gadus. Tie ir 2 spilgtākie. Последний раз я смотрел в театре русской драмы Чехова постановку недавно. Там играл еще Раймонд Паулс свою мелодию. И люблю театр оперы и балета. Это моя приоритет такой. Varbūt jūs uz filmu arī bijāt tīklā? Jā, es biju uz filmu, uz pirmizrādi mēs bijām. Jo mana meitiņa, viņa pat arī tur sarakstā, Roberta Vītola, viņa stāvēja uz tā tilta ar karogiem. Un tie, kas brauc garām, domāja, kāpēc tie karogi bija jautājums. Bet Loretas krustmāte, viņa arī piedalījās tajā filmā. Dace, ja? Tāva krustmāte, viņa arī uzņēma to filmu. Tur bija visi basketbolisti un vispār mēs ļoti priecājamies par to filmu. Tā ir sapņu filma šitā, bet tagad ir daudz labāk. Mēs to filmu skatījāmies, mums nāca raudiens. Es raudāju. Gan jums jautājumu. Nē, nebūs. Es nezinu. Spilgtākais. Filma, izrāda, koncerts, festivāls, kas ar kultūru saistās. Muzeja apmeklējums. Dziesmu svētki. Un Oskara balva. Tas tie noteikti spilgtākie. Daudz citu, bet tie 2 ir paši tie izcilākie. Jaunmarku paskatīsimies. Tā, pat filmas jaunās dažas redzēt, pat TTT. Tā, arī patika. Tā kā notikumi daudz un vēl priekšā. Es arī spēlēju basketbolu. Mēs esam bijuši Argentīnā, Austrālijā, Amerikā. Vecoļošu basketbols. Jo tagad ir tādas iespējas, kā tā meitene bija. Katrai paaudzē labāk, ja? Un tā kā es to filmu skatījos, es arī pazīstu tās basketbolistas. Tā ir cita paudze. Man ir 58. gads, bet mēs tikko, mums arī bija šitas te sporta laureāts. Mēs šogad bijām pasaules mačus. Mums ir tā 60 plus vecuma grupa un 65. 60 ir baroneses, viņas bija laureātas, un mēs 65 plus, mums bija ļoti laba balve. Mēs tā izdejojamies. Un vēl, par ko mums ir prieks, kad basketbolu var spēlēt, normālā vecumā, ja tu paskrīt. Man mazbērns saka, Ome, kāpēc tu tik lēni skrieni? Dace ātrāk skrien. Es saku, bet es taču skrienu. Tā kā mums ir baigie prieki, un mēs tikko bijām slidotavā. Mēs slidojam, jā, Lorita?
O tā kā mēs priecājamies, bet ko jūs uzdevāt jautājumus? Pa kultūras notikumu spilgtāko. Tas ir Bet jūs kultūra. atbildējāt, jā. Paldies, nu es vienkārši prasītu kādam citam. Man ļoti, Viss kārībā, paldies jums. jā, lai Jā. jums slavē. A, kas tā pa televīziju?